Čau, ir jau 189. diena, jums tas droši vien tāpat neinteresē, jo iet pēc skaita tās dienas. Tāda jau vakar bija 188, tagad 189. Kas rīt? Loģiski 190. Cik es gudrs tomēr esmu. Parādīšu jums šodien triku. Atkal pārsteigšu. Samaisīšu kārtis. Lai viss ir godīgi. Un tagad man vajag izvēlēties divas kārtas. Tad lūdzu pirmais skatīt pārcelt apmēram 3 daļu. Labi, ielagojot to kārti, visi ielagojot. Un tu lūdzu pārcelt vēl uz pusēm. Lūk, ielagojot arī to kārti. Ielagojot abas divas kārtas, ja, un es tās ielikšu kaut kur kaut vidū. Pēc nekādas manīšanās, viss ir godīgi. Bet man jāatzīst, ka es nestrādāju viens. Nekad nestrādāju viens. Man ir mani palīgi. Mani labie draugi džokeri, lūk viens un lūk otrs. Un šie džokeri man lūk pateiks, kur ir jūs kārts. Tā, lūdzu pačukst man. Viņš saka, ka 16. pozīcija no augšas ir tieši jūs kārts. Lai jums nebūtu garlaicīgi, kamēr es dalu kārtas, es ieslēgšu mūziku. Es ceru, ka es ieliktu kaut kādu mūziku, citādi būs nāks klusums. Labi, tāda 16. Labi, skaties uzmanīgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kārtas un ir īstā. Tā, un otrs man saka, ko man saka otrs? 42. Tā bija 16. un tā ir 42. 42. tā. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Daži saka, es nevajag tik tālu skaitīt, bet redz, mierīgi. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, uz beigām jau grūti. 41 un tā laimīgā ir 42. kārts un ir īstā. Man jāatzīst, ka es mazliet tā kā šmaucos. Nešmaucos, bet džokeri visu laiku zināja, kurās pozīcijās jūs kārts. Viņi man nemaz nečukstēja, jo viņi to zināja no paša sākuma. 16. un 42. Es domāju, ka jūs redzat. Tā, nu, tas ir. Iedomājies, man sieva tikko iesauc armijā. Kas tad tev pa sieva? Vīrietis? Kāds tā nu vīrietis? Puika vēl. Tiekamies rītā.